Čau, Kristian! Čau, Andrej. Kā tev klājas? Jāsaka uzreiz, ka laikam divējādi, jo labi klājas no tās perspektīvas, ka ārā ir pavasars. Es tā kā iepriekš mūsu šajā ievada smalltalkā kaut kādos brīžos aizstāvēju ziemu, un man arī patika, bet vakar, kad bija plusos un kad bija tā smukā saulīte pa dienu, bija tāds ļoti labs sajūts atrodoties ārā, bet nepārāk labi iet no tās perspektīvas, ka mums Instagramā nav tik daudz sekotāju, kā mēs vēlētos, un tāpēc arī aicinām piesakot LV Basketbols Instagramam. Jā, augšā rekur kvadrātu kodiņš var caur to, vai arī, ja kādam ērtāk, tad aprakstā zem video ir arī links, tā kā lūdzu dariet to, būtu forši, vairāk sekotāju. Jo tur ir tieši tā pati situācija, kas YouTube. Es negribu šeit izklausīties pēc čīkstuļa, bet vairāk cilvēki skatās un klausās, nekā reāli seko. Jā, nokaunieties un piesakojieties. Bet labi, Andrej, kas mums šodien plānā? Mēs jau negribot, mums jāpieskarās arī izlases jautājumam, jo mēs par to neesam runājuši. Skaidrs, ka visi, kam nav bijis slinkums un kas iznāk varbūt ātrāk citās dienās, tad ir jau par to runājuši, un arī es par to esmu runājuši šūta raundā jau, bet, droši vien es gribētu arī dzirdēt tavas domas un pārdomas par dzirdēto. Es domāju, ka mēs varam arī ar to sākt īstenībā. Jo Latvijai divi zaudējumi, Polija un tā situācija grupā šobrīd ir slikta, ir bilants 1-3 un priekšpēdējā vieta bilants tāda pati kā Austrijai, kas savukārt izcīnīja uzvaru pār Nīderlandi, un mums tagad ir divas vēl priekšā spēles šajā grupā, un šobrīd jau laikam galvenais uzdevums ir tikt uz nākamo grupu. Jā, pavisam noteikti, un vēl atsaucoties to tavu repliku par to, ka ierakstījuši visi, kuriem nebija slinkums. Man pašam sanāca, ka 3-4 podkastus noklausīties arī šūterā, un tā kā es gribēšu vēl padiskutēt arī nedaudz par treneriem, bet es domāju, ka es neko jaunu nepateikšu. Man laikam, vai arī drīzāk varbūt pateikšu kaut ko jaunu, jo kāds varētu domāt, ka es būšu ļoti optimistisks par šiem diviem rezultātiem pret Poliju, bet nē, nebija tas. Pat Kristians nav optimistisks. Jā, pirmā spēle man vēl viesas tādas cerības. Bet arī kāpēc? Tev pēc spēles šķita, ka tā ir, mēs aizdam labu spēli? Tas pirmais puslaiks man tiešām likās ļoti labs. Un kāpēc varbūt viesas cerības arī ar visu to, ka tas otrais puslaiks nebija tik labs? Mēs spējām atnākt atpakaļ un spējām 3,7 sekundes līdz spēles beigām būt vadībā. Un tas vēl bija ar visu to, ka pirmkārt mēs diezgan katastrofāli zaudējām grozu. Abos galos, gan pie savu grozu, gan arī uzbrukumā neko nespējām izcīnīt. Un otrā lieta arī tas, ka, ja nemaldos, visi tie 9 aizmestie garām soda metieni bija principā otrajā puslaikā. Un sanāk tā, ka palika gan kaut kāda rezervīte uzbrukuma bumbās, kas pēc tam otrajā spēlē tā kā tika papildināta, bet tas acīm redzam nebija glābiņš, un arī tie soda metieni. Respektīvi, tādā manā uztverē mums tur kaut kā 10 punkti plus mīnus. To nevar tā izrēķināt, bet kaut kā 10 punkti palika kaut kur. Un mēs zaudējām ar pēdējo metienu, kur bija kaut kāda neliela miskomunikācija aizsardzībā. Neliela vai liela? Liela drīzāk. Tā kā tas bija tas iemesls, kāpēc varbūt pēc pirmās spēles bija tāds optimistiskāks. Arī tā varbūt Sito Alonso preses konferences bija tāda kaut kāda nestandarta, varbūt tāda likās tāda interesanta. Un tas arī viesa kaut kādu cerību, bet es nezinu, vai tu klausies vai tu neklausījies, bet, kas tev šķita nestandarta tur? Tas, ka, piemēram, nevis, ka viņš tur meklē kaut kāds nevis meklē attaisnojums vai kā, bet apmēram tādā. Īstenībā būtu interesanti par šo paprasīt kaut kādiem psihologiem vai psihiatriem vai kam, vai cilvēkiem, kas pēta kaut kādu ķermeņa valodu, ko tas nozīmē, bet viņš negāja, manuprāt, ar tādu aizsardzības prizmu, bet tā kā, vai arī varbūt no otras puses tieši gāja ar tādu nelielu uzbrukumu tiem, kas bija sanākuši tur, ka es negribu redzēt šīs jūsu sejas, kur mēs visi tur tādi sašļukuši sēdējām, un ka šī ir cīnītāja komanda, un
es to nolasīju citādāk. Ok, viņam tur jāsaka, ir tur viss, arī pēc otrās spēles, pēc pirmās spēles, viss man šķita, ka tas ir pilnīgākas standarta frāzes, kas vienkārši ir jāsaka trenerim un spēlētājiem. Bet negribu redzēt jūs nošļukušām sejām. Man tas atstāja iespēju, ka viņš tā kā nesaprot to darbu uzdevumu, kur viņš ir atnācis, un tās spēles nozīmīgumu. Es to nolasīju tā, kaut kā es citādāk uz to skatos. Jo man vienkārši... Man personīgi nešķita, ka arī mēs to pirmo spēli labi aizvadījām. Es teiktu, ka pat ja būtu 1-1, tad mēs neatceļam to, ka spēle neveidojās. Mums pateicīgi kaut kā pa lielam spēle gāja tā, kā poļi to gribēja, abas spēles gāja tā, kā poļi gribēja viņu gultnē. To, ko viņi teica, ka viņi darīs, to viņi darīja. To, ko viņi no viņiem varēja gaidīt, tieši tā tas arī notika. Otrajā spēlē viņi parādīja, ka arī, kur viņi var spēlēt arī citādāk nekā tikai uz 2 džekiem paļaujoties. Tā bumbas kustība tikai pa perimetru, slikti spēles sākumi. Es neredzu, ka tā pirmā spēle arī būtu tāds Latvijas basīts bijis. Ja runājam tikai par tādu spēli perimetrā, mums jau bija kā 2 tādi uzšķērdēji, kas varēja tikt līdz tai apakšai vai kaut kur pieskarties tam tā saucamajam peintam, Strautiņš un Lomašs. Tā kā, ja poļiem pietika ar 2 spēlētājiem, tad es varbūt neredzu tik lielu problēmu, kāpēc tā mums būtu milzīga problēma, ja mums ir, piemēram, tikai 2 spēlētāji, kas var uzšķērst sodu laukumu. Es domāju, ka Toms Skuja varētu būt 3, bet viņam bija ļoti limitētas minūtes. Tur arī var diskutēt, kāpēc, vai tas bija pareizi. Es saprotu argumentu par Sviču, ka Svičā, tas man šķiet, trenerim ir loģisks kaut kāds arguments, kāpēc viņš izvēlas Zoriku laist nevis Skuju vairāk. Tāpēc, ka Svičā viņš uzskata, ka Skuja nav tik labs. Bet no otras puses tā spēle jau nevienā brīdī neveidojās. Visu laiku bija tādi 10-11 punkti, un pēc spēles tev ne brīdi nešķita, ka mēs tur lauzīsim kaut ko. Man šķiet, ka, protams, no malas ir daudz vieglāk teikt un tā tālāk, bet man šķiet, ja tu spēlē visu laiku vienādi, tad tu arī sagaidi to rezultātu, kāds tev visu laiku ir. Ja tu gribi kaut ko mainīt, tad tur ir kaut kur jāriskē. Tu izmet ārā to Skuju un varbūt, tu varbūt zaudēs kaut ko aizsardzībā, bet varbūt iegūs vairāk uzbrukumā. Tu jau vairāk tagad par otro spēli, vai ne? Par abām spēlēm kopumā, bet šajā gadījumā vairāk par otro. Bet man liekas, vispār, cik es esmu runājis ar kaut kādiem analītiķiem vai klausījies viņus, vai vispār pats kaut ko mēģinājis saprast, tad tā, man liekas, drusku tāda, negluži nepareiza domāšana, bet kļūdaina domāšana drīzāk, kur Toms Skuja ir no mūsu aizsargiem izmēros mazākais, un ka tas automātiski pie Sviča nozīmē 2 punktus pret viņu. Tā, manuprāt, nav. Nē, es redzu, ka kaut kāda loģika tur var atrast. Ir noteikti loģika, bet manuprāt, nav tā, ka tagad, piemēram, mēs mainīsimies ar Kristeru Zoriku vai mēs mainīsimies ar Tomu Skuju, un ka tagad pret vienu tu ielaidīsi katrā uzbrukumā, un pret otru tu neko neielaidīsi. Tā atšķirība nav tik liela, es teiktu, ka tā drīzāk ir margināla atšķirība, un tu pat nezini, varbūt, Skujam, piemēram, es neesmu to tik ļoti ievērojis Zorikam, bet, ja mēs vienkārši runājam par šiem 2 aizsargiem, tad Skujam, manuprāt, ir ļoti tādas veiklas rokas. Viņš bieži vien arī Bundeslīgas tagad neesmu pārāk daudz redzējis, bet, kad viņš spēlēja Latvijas-Igaunijas līgā, vai arī atceramies tās spēles pret Beļģiju, viņam ir tā spēja kaut kur sajust to bumbu un viņu izsist kaut kur pretiniekam. Un skaidrs, ka mēs to nevaram paredzēt, bet varbūt, piemēram, viņš groza apakšā, tur paliek pret Olejničaku vai Urbaņaku vai vienalga, kuru pusgaro spēlētāju, un viņš ar tām veiklajām rokām spēja tur kaut kur izsist viņu ārā. Vai arī īstenībā viņam ir tādas, manuprāt, ļoti eksplozīvas un veiklas kustības, ka teorijā, protams, viņš var visu laiku mēģināt tikt pie šīs maiņas, ja viņi tur spiež iekšā, tikt priekšā, kas arī varbūt bieži vien kaut kādi garie labākie sīlotāji spēja iesīlot un ieņemt vietu postā tā, ka tev tas mazais nemaz nevar tikt priekšā. Man liekas, ka Skujam ir tās kaut kādas īpašības, ka viņš to spēja varbūt izdarīt pat labāk nekā citi. Zini kā, tu par piemēru ņem Latvijas-Igaunijas līgu, kur tu to esi redzējis viņu darām, bet šeit ķermeņi tomēr bija daudz lielāki, līdz ar to mēs nezinām, varbūt treniņos viņi tur mēģināja kaut ko tādu, es nezinu.
ko viņi darīja treniņā. Nē, jo zini, kā arī varbūt aizstāvot uzreiz. Nē, bet es tev piekrītu par to, ka tu vēlreiz savā ziņā tikai apstiprini to manu iepriekš teikto punktu par to, ka pamēģinam. Tāpat tā spēle neiet. Tad pamēģinam. Varbūt tam skujam nostrādās. Varbūt viņš nebūs sliktāks. Nē, bet aizstāvot arī savu iepriekš teikto, cik es saprotu. Es saku, godīgi, es neesmu redzējis pārāk daudz no Bundeslīgas, bet es saprotu, ka arī tur tas ir tāds viņa uzdevums būt tādam aizsardzības demonam, ja tā var teikt. Tā kā es domāju, ka ja tas iet cauri un strādā Bundeslīgā, kur redzam, man liekas, viņš pavisam nesen tieši pirms izlases virs 30 minūtēm nospēlēja un izdarīja to uzvarošā komandā, tad nav tā, ka, labi, skaidrs, nezinu, vai viņi tur mainās vai kāda aizsardzība viņi spēlē, bet pieņemot, ka Mikko Rīpinens ir tāds, manuprāt, pirmkārt, augsts līmeņa speciālists, otrkārt, arī tāds moderns. Tad tur varētu noteikti būt kaut kāds switch, bet šī ir tāda zīlēšana kafijas biezumos. Jā, kaut kā tā. Skaidrs, ka tas noteikti nav arī izšķirošais faktors. Mēs te šobrīd diskutējam par vienu vienīgu lietu, bet vēl atgriežoties varbūt pie tās Sito preses konferences pēc pirmās spēles, tas, kā man tas laikam nolasījās, bija arī tā, ka rekur varbūt mēs nospēlējām tur sliktu otro puslaiku, un mēs zaudējām ar pēdējo metienu. Ka apmēram, negluži viss ir kārtībā, bet ka mēs tepat esam, mēs veiksim pāris pielāgojumus, un otrajā spēlē vajadzētu būt labāk. Problēma bija tajā, ka otrajā spēlē bija krietni sliktāk. Tāpēc es saku, tāda preses konference, es pat nezinu, vai līdz galam tur var ņemt vērā. Viņš saka to, kas viņam ir jāsaka, faniem tas ir jādzird, spēlētājiem ir jādzird tas, ko treneris saka, arī presenē, publiski droši vien. Katrs treneris tur izvēlas savu. Jā, Atamans varbūt publiski nomauc visus savus spēlētājus un tādā veidā motivē. Citam trenerim ir cita pieeja. Tas viss ir tā. Svarīgi jau, ko viņš saka ģērbtuvē, komandā vai individuāli, bet to mēs nezinām. Man ir kaut kādi punkti, tad es jau pieminēju, tad tie sliktie spēles sākumi abās spēlēs. Pirmajā spēlē... Ne tikai, sorry, ka pārtrauc, ne tikai abās, 4 spēlēs. Jā. Jā, bet rekur, mēs jau redzējām, treneris Alonso tagad šajā logā bija aizmirsis par savu speciālo aizsardzību. Un nepielietoja to. Un tad viņš arī kaut kādā ziņā laikam jau tomēr ir ārpus savas komforta zonas šajā brīdī. Bet labi, es paturpināšu. Tātad eksperiments ar ķilpu startu pieciniekā 3. numura pozīcijā pret Poņitku, kas uzreiz bija skaidrs, ka nestrādā, un uzreiz arī tika nomainīts. Tas droši vien vēl viens kaut kāds apliecinājums, ka treneris Alonso varbūt ne līdz galam tur zināja to savu materiālu un atkal uzticējās tam Džekam, kurš bija viņa pirmajā sabraukumā, nevis Arturam Strautiņam. Kas liktos tāda obvious, tāda acīm redzamā izvēle. Bet labi, Strautiņš ātri ar sevi iepazīstināja šajā spēlē. Bet paga. Tu tā kā domā, ka tas bija tieši tā iemesla dēļ, ka vienkārši ķilps viņam bija labāk. Jo es negribētu tā domāt. Okay, es ceru, ka tā nebija, bet rekur Arturs Kuruts pirmajā sabraukumā spēlēja 30+ minūtes, un šajā sabraukumā nespēlēja vairs tik daudz. Viņš viņu pazina pirmajā sabraukumā no visiem spēlētājiem vislabāk, jo viņš bija sēdējis uz beņķīša pie Alonso ilgi. Bet mums arī bija bišķi jaudīgāka aizsarga rotācija. Mēs varam parunāt par to, cik jaudīgāk, beigās izrādījās. Statusa ziņā vismaz. Jā, atlēkušās bumbas tu pieminēji krimināli, jā, bet tās atlēkušās bumbas, es nezinu, tas ir, tas gan, es domāju, ka tas kaut kādā ziņā tomēr ir arī trenera kaut kāds tur ezotēriskais faktors, ko viņš spēja pateikt vai nomotivēt vai vēl kaut kas, jo, pie Banki mums šī problēma nebija tik izteikta, un es pat teiktu, ka bija reti. Iepriekš pie Vecvagara, pie visiem iepriekšiem treneriem, mums tāpat bija problēma savā grozu. Tā ir bijusi Latvijas problēma vienmēr, bet pie trenera Banki tas kaut kur izplēnēja. Skaidrs, ka mēs nevinējām grozu katrā spēlē, un mēs tur tāpat, bet tas nebija tik izteikti. Un nav jau tā, ka tie spēlētāji būtu aizmirsuši, kā spēlēt basketbolu, vākt atlēkušās bumbas, arī ar visu to, ka mums tie ķermeņi ir mazāk. Neskaidrs, ir kaut kāda objektīva apstākļa, tur Gražuls, Rodions nav un tā tālāk, bet nav tā, ka šie spēlētāji nemācētu savākt atlēkušās bumbas. Vai
īpaši uzbrukuma bumbas. Nu, tas jau ir tīri par koncentrēšanos, par atbloķēšanu. Skaidrs, ka ir kaut kāds fiziskais faktors, ka tev vienkārši ir lielāks pretinieks, kas tev iespiež zem groza un tur savāc to bumbu, bet ne jau tik milzīgs pārsvars. Tā kā tur tas ir kaut kāds, nezinu, neizskaidrojams vai izskaidrojams faktors. Īstenībā te jāatzīst turbūt sava laža, lai gan es to nebiju gaidījis. Man būtu interesanti pēc ierakstu uzgriezt atkārtojumu un paskatīties, kā poļi gāja pēc šīm uzbrukuma bumbām. Jo vienkārši es vakar skatījos vienu citu video par tādu Parīzes filozofiju, un tur tu vienkārši uzskatām redzi, ka viņi faktiski kaut kādā mērā gamblos to, ka viņi var iekrist ātrajā pretuzbrukumā, jo vienkārši visi 5, vienalga, kurš pat Nadirs Hifī var izmest kaut kādu savu trako tālmetienu, tur pēc soļa atpakaļ maksimālā disbalansā, bet pat viņš beigās pamēģina un aiziet cīnīties par to uzbrukumu bumbu. Un skaidrs, ka tā ir tāda basketbola filozofijas lieta, ko vēlas redzēt treneris, bet man vienkārši pašam tagad ir interesanti pēc tā, ko tu minēji, apskatīties atkārtojumā, cik tad koncentrēti poļi gāja pēc tām bumbām, jo viņiem bija, kā piemēram, lielākais ķermenis Olejničaks, kurš jau tā kā saknē pats par sevi dod tev kaut kādu pārsvaru vai priekšrocības cīņā par uzbrukumu bumbām, it īpaši pret mums, kur mēs tomēr ar lielākoties tādiem mazākiem sastāviem spēlējām, bet nebija tā, ka viņš savāc visas tās bumbas. Viņam bija, man liekas, pirmajā spēlē 4, otrajā spēlē 2. Nu, 4, protams, no viena spēlētāja ir daudz, bet tā bija tikai trešdaļa no visām poļu bumbām. Tad man interesē, kas notika ar tām pārējām 8. Nu, tu pieminēji to atgriešanos aizsardzībā. Nu, es tad no otras puses skatoties, nu, mums bija ļoti maz tādas kvalitīvu pārējais uzbrukumu, transition abās spēlēs, kas ir Latvijas basketbols, kas ir Latvijas basketbola rokraksts. Mums bumba kustējās, kā jau es pieminēju, tad perimetrā bija maz inside spēles, tādu to paint touch saucamo. Varbūt ejot caurgainos, mums tur tas ir kaut kāds risinājums. Un mums šeit, nu, tas, kas vienīgais strādāja no tādām pick and roll situācijām, bija tas short rolls, bet nu, es gribētu teikt, arī nevienmēr. Jā, es tieši gribēju piebilst, ka poļi labi norēģēja vienmēr un labi savilkās. Nu, viņi tiešām spēlēja tā, kā mēs to, kā saka, brīdinājām fanus. Viņi spēlēja kā kolektīvs, kā vienots mehānisms. Un ja kaut kur kādreiz iekrita, tad ātri bija reakcija, un tā reakcija bija atbilstoša, un tas strādāja. Mums savukārt viss, nu, lielākoties notika pa perimetru, izņemot tos dažus short rolls. Un vēl viena lieta, kas varbūt, nu, kas ir ļoti sāpīga, tā saspēles vadītāja pozīcija. Kristers Zoriks, acīm redzam, nav šobrīd labākā Kristers Zorika versija. Pirmajā spēlē viņš tur sākumā ļoti uzņēmās, arī pats tika līdz metieniem, tos nerealizēja. Nu, ar to metienu realizāciju iet grūti arī klubā, nu, bet mēs, protams, visi gaidījām to, ka FIBA Zoriks ieslēgsies šajās spēlēs. Nu, diemžēl tā tas nebija, un ja Leimans otrajā spēlē nebija 100% vesels, un līdz ar to viņš netika laists laukumā, un Skuja tur, nu, mēs jau izrunājām Skujas situāciju. Tā kā tā point guard pozīcija it kā uz papīra mums bija labāka, bet realitātē mums, diemžēl, šajā logā tas atkal tāpat kā pirmajā logā bija mīnus. Es atgriezīšos nedaudz pie pārējais uzbrukumiem. Es arī ieskatījos Synerģijā un par to rakstīju Sporta centrā. Nu, vismaz pirmajā spēlē tās pārējais bija diezgan ok. 1,40, gandrīz 1,43 punktu uz pārējais uzbrukumu, 14 pārējais. 14. Jā, man arī tagad tā kā prātā atskatoties, man liekas, ka gan pirmajā puslaikā, gan tur tajos kaut kādos grūtākos brīžos otrajā puslaikā bija tās pārējais, kur vai nu mēs pārķērām, vai poļi paši kļūdījās, un tad mēs tikām pie kaut kādiem nosacīt vieglākiem metieniem, bet otrajā spēlē, jā, tur arī statistika rāda, ka bija sliktāks tās pārējais. Tā kā, jā, par pirmo spēli es laikam nepiekrīstu, bet par otro spēles piekrītu. Un par Zoriku arī interesanti, ka nu, tie tā kā nebija pat slikti metieni. Tie bija, principā, nu, tie viņa, it īpaši tās pirmās spēles sākumā, viņš tā kā labi tiek garām, un viņš arī tiek līdz tai
pēdējai metienu fāzē, bet kaut kādu iemeslu dēļ neiek. Es nezinu, kā to mēs varam skaidrot. Skaidrs, ka Kristers pats gan jau to varētu vislabāk izskaidrot, bet vai tas nav kaut kāds zemapziņas, kaut kāds pārliecības jautājums? Nu, zini, atkal tāda ezotērika, es arī pievērsīšos. Jā, protams. Nedaudz šādiem ezotēriskiem lielumiem, kā saka, turpinājumā, bet droši vien tas ir lietu kopums. Nu, gan jau, ka tur tā veselība joprojām, tie ahili tur, ja viņam sāpēja viņu uz iepriekšējo sabraukumu, tad, es zinu, ko nozīmē sāpošs ahils un ar ko tas mēdz beigties tu. Bet tas var vilkties ļoti gadiem ilgi, un tas nav patīkami. Tā kā ja tas ir akūti, ja tas ir, kāds bija vārds izkrit no galvas. Hroniski. Bet hroniski, jā. Lūk, un gan jau, ka tas, un plus tā klubu situācija šogad, gan jau, kaut kāda tā pārliecība, tas ir tas statistikā neizmērāmais lielums, ko mēs varam kaut kā mēģināt tur pierakstīt vai norakstīt, jā, nezinu. Bet par tiem ezotēriskiem lielumiem, man arī no trenera nav tādas pārliecinošas ķermeņa valodas, bet, tā ir tāda filozofēšana apkārt, bet, es nezinu, tās divas tehniskās spēles beigās situācijā, kur, manuprāt, tas vispār vairs neprasījās, bet, tas notika. Un spēlētājiem arī, man ir tāda sajūta, ka viņi ir mazliet ārpus komforta zonas, un tad, te jau mēs arī, ja tas tā ir, tad mēs nonākam līdz tam manam galvenajam punktam, un ko es jau uzsvēru šūtraundā, un kas ir tāda lielās bildes jautājums, ko darīt tālāk. Es vēl tikai par ezotēriskajiem un ķermeņa valodām. Pēc pirmās spēles mēs ierakstījām tādu live pēcspēles analīzi ar Rolandu Freimanu un Jānu Bērziņu, kā arī virsrakstā rakstīts ar Freimi un Boni, un Freims tur atzīmē to poļu ķermeņa valodu. Viņi reālisti, es arī otrajā spēlē man izskatījās ļoti, ka viņi tādi, pozitīvi uzvilkt, tādi agresīvi, tādi, ka tur katrs ir tāds, kā basketbolisti mēdz teikt, dogs. Viņi bija tādi konkrēti uzdevumi, tu zini, kas tev jāizdara. Jā, bet tu gribi manu konkrētu atbildi palikt vai nepalikt, vai ne? Jā, tu jau droši vien dzirdējuši, es šūtraundā piedāvāju divas versijas, kā es to redzētu, ja es būtu funkcionāra līmenī, jo man liekas, ka ir forši, ka tur treneri un spēlētāji, tas, ko viņi runā publiski un faniem ir jādzird tas un tā tālāk, bet, ja tu esi kaut kādā vadības līmenī, tad tev jau jādomā ir strateģiski uz priekšu, un tad es redzētu, ka tur ir divas versijas šobrīd. Viena no tām ir ļoti nepopulāra atstāt Alonso ne tikai tagad, bet ilgtermiņā, jo tad es redzu loģiku viņai vispār iecelšanai, ko es uzskatu, ka bija kļūda, bet, ja tas ir izdarīts, tad acīm redzot tomēr ar mērķi, kad mēs viņam dodam laiku. Visiem bija zināms, ka laika nav, bet, ja ir iecelts, tad acīm redzot tomēr uzskatīja, ka ir laiks. Vai tas nozīmē upurēt šo pirmo kvalifikāciju uz pasaules kausu? Es neesmu pārliecināts, varbūt tur kāds cerēja ļoti, bet tas atkal ir jautājums par lēmumu pieņemšanas kvalitāti un apstākļu tādu izvērtēšanu, bet, lai pieņemtu lēmumu. Bet, ja ir iecelts, tad vai mēs atstājam Alonso vēl ilgāk un tad ļaujam viņam un dodam laiku, jo skaidrs, ka arī vasarā viņam tagad, nevar teikt, ka viņam vasarā būs ļoti daudz laika vairāk tur ieviest savu sistēmu. Tā nebūs. Mums ir divas nākamās spēles jūlijas sākumā, tikko pēc sezonu beigām, gan ACB, gan lielā daļā Eiropas čempionātu. Un mēs nezinām, kurš tur atbrauks. Nē, es saku, tā Mursija jau spēlē labi, un tur tā lieta, ka tur tā sistēma strādā, un tur ir arī attiecīgi garie spēlētāji tai sistēmai, un tā sistēma var aizvilkt viņu līdz finālam, kas jau ir iepriekš pierādīts, un tas vēl ir pēc Jāņiem, principā. Par to jau ir stāsts. Viss viņa tas karjeras gājums rāda, ka viņš ar underdogiem sasniedz rezultātu ilgtermiņā. Tur, kur viņš spēja nolasīt sastāvu, kāds viņam ir vajadzīgs. Vai tajā intervijās Latvijas Basketbola Savienībā, treneru komisijā valdei, vai tur, acīm redzot, tad valde pārliecinājās, un arī treneris Alonso pārliecināja valdi, ka Latvijas izlasē ir tādi spēlētāji, kas viņam kvalifikācijas logos var palīdzēt spēlēt to basketbolu, kādu viņš grib spēlēt. Izskatās, ka tas nav tā noticis, bet
Okay. Un otra versija ir, ka vienkārši, ko gaidīt, kāpēc jāatspēlē cikls līdz galam ar šo treneri. Ja mēs redzam, ka nav rezultāta, tad šobrīd jau mainam treneri. Un tad arī dodam vēl ne šo, bet arī nākamo ciklu. Es godīgi teikšu, es domāju, ņemot vērā to, ka mēs esam viens no vadošajiem Latvijas basketbola podkastiem, tad iespējams prasītos stingrāks viedoklis no manis, bet man nav konkrētas atbildes. Un godīgi sakot, es domāju, ka šobrīd arī Latvijas Basketbola Savienībai varētu nebūt konkrēta atbilde. Man nav nekāda insight, bet tas ir tas, kā man tas nolasās un kāda ir tā mana sajūta. Jo man patīk nosacīti gan ideja par to darbu ilgtermiņā, gan, piemēram, Jāņa Gailīša virzīšana galvenā trenera amatam, bet pie katras man ir kaut kādi pāris jautājumi. Piemēram, ilgtermiņā strādājot Alonso, viņam Latvijas izlasē kvalifikācijas logos būs tādi spēlētāji, ar kādiem viņš var sasniegt rezultātu. Kā ir rādīts? Es domāju, ka viņš ir gana fleksibls treneris. Es domāju, ka viņš atrast kaut kāds risinājums un kaut kāds pielāgojums ilgtermiņā tai savai sistēmai, bet vienkārši par to sistēmu kopumā ir jautājums, jo, piemēram, pirmajā logā, vismaz šķietami galvenais šīs sistēmas centrs pie tā pieejamā sastāvā bija Andžejs Pasečņiks, kurš tika izsūtīts ārā starta pieciniekā. Kas notiek? Nīderlanda dabū ātrus, tur 3 caurgājiens, Andžejam 3 piezīmes, tur 3 minūtēs, un principā mūsu tāds pamatcentrs, kurš ir gatavs spēlēt šajā sistēmā, ir izslēgts ārā. Kārlis Šiliņš. Piedod. Yeah. Bet vai tev ir pārliecība, ka Andžejs ir šādi, viņam ir visas tās kvalitātes, lai spēlētu to Alonso sistēmu arī uzbrukumā, ne tikai aizsardzībā? Es domāju, ka arī aizsardzībā viņš nav tik mobils. Un otrkārt, uzbrukumā viņš nav piespēlējušs centrs. Labi, bet ja mēs salīdzinām ar tādu, nezinu, Marko Todoroviču, kurš pagājušajā sezonā skrēja, vai domāju, viņš baigi mobilāks nekā Andžejs? Es nezinu. Bet pirmais loks bija pirmais loks. Mēs redzējām visu, kas... Jā, un kāda tad man ir sekojoši jautājumi pēc šī? Tātad mēs paliekam bez Andžeja, mēs it kā turpinam to spāju aizsardzību, kaut kādos brīžos mēs no viņas atsakāmies. Pienāk otrais loks, nav vairs Andžejs. Mēs tā kā pavisam atsakāmies no šīs spāju aizsardzības, jums vēl ir arī pāris jauni spēlētāji. Iespējams, treneris kaut kur saprats, ka tagad nedrīkst atļauties riskēt un mums vajag kaut kādas pārbaudītākas vērtības vai spēlētājiem zināmākas sistēmas spēlēt. Un tad no šī man izriet jautājums. Kas notiek tālāk? Mēs pieņemam, ka tā kā tu jau minēji, ir jūlija loks, kur, būsim godīgi, tur maksimums būs nevis 4 dienas treniņiem, bet būs varbūt 7 dienas treniņiem, jo varēs sākt... Tas ir maksimums. Nē, tāpēc es saku, ka tas ir maksimums, ka varēs sākt nevis tās spēļu nedēļas pirmdienā, bet nedēļu iepriekš piekdienā, piemēram. Ja? Un tāpat tur spēlētāji, tici man, spēlētāji pēc garām sezonām nebūs tā, ka uzreiz viņi skries uz izlasi, viņiem noteikti vajadzēs arī pārtraukumu. Jā, tas ir viens, bet kopumā pastāv iespēja, ka mums ir atkal jauni spēlētāji, un kur es, piemēram, noklausījos tos 3 vai 4 podkastus, un vienā no podkastiem es pat dzirdēju, ka kāds izteicās, ka, vai tik tas pat nebija šūteraundā, ka kāpēc, lai Kristaps Porziņš, ja viņam ir laba veselība, piemēram, neparādītos, jo viņš ir šajā sezonā, piemēram, tikai 20 spēles aizvadījis. Protams, mēs visi, tur gan es esmu optimists, un es ļoti ceru, ka Riks Celebrīni atrisinās visas Kristapa veselības liksts, un, piemēram, viņš var parādīties. Tad mums ir, piemēram, Kristaps, kurš izcili derētu šai sistēmai, būtu iespējams visu laiku labākais spēlētājs, kāds Sito aizsardzības sistēmā ir spēlējis. Bet vai viņš mēģina to ieviest pirms 2 mega svarīgām spēlēm, kur vienā principā, lai mēs nezaudētu cerības, tā objektīvi, faktiski jau šobrīd tās cerības ir ļoti mazas, bet lai viņas nepazust pavisam, manuprāt, ir jāuzvar Nīderlanda ar +9, lai tu esi viņiem priekšā summā. Un tev ir vēl jāuzvar Austrija. Jā, tā kā respektīvi to vajag 2 uzvaras, no kurām vienā tev vajag Latvijas basketbolā, man liekas, jau tādu vēsturisko +9 tieši. Tā sanāk. Un tad ko tu dari?
Vai tu tur mēģini ieviest to sistēmu, vai tu nemēģini, jo tev būs jauni spēlētāji. Visticamāk, mēs gribam cerēt, ka būs jauni spēlētāji, ka var parādīties Dāvis Bertāns, ka labi, Rodions potenciāli ir pazīstams ar šo sistēmu, bet tik un tā tas nemaina faktu, ka tev šīs sistēmas ietvaros, tev ir bijuši atšķirība, vai tu spēlē ar saviem latviešu komandas biedriem, vai tev tur ir tie Mursijas džeki, tur nezinu, Dilan Enisi un Hovards Santrosi, kas to darījuši jau gadiem. Ir atšķirība. Kas ir tev komandas biedrs konkrētā sistēmā. Rodions, tur Dāvis, Šmits un tā tālāk. Tev potenciāli ir kaut kāda, tas pats Gražuls varbūt, tev potenciāli ir kaut kādi 6, 7 spēlētāji. Jā, tā kā šitā te. Ok, šito vajadzētu izgriezt. Šito izgriezīsim. Nē, šito ieliksim Instagramā. Nē. Labi, vienkārši 6-7. Jo šis jau ir vecs joks un jaunākā paudze man izsmies. Bet labi, pilnīgi vienalga par to. Tev ir 6-7 spēlētāji, kuri tā kā ienāk šajā sistēmā pa jaunu. Un kā mēs jau nospriedām, tev nebūs daudz laika gatavoties. Pēc tam uz tām potenciāli, ja mēs tiekam tālāk, kad ir nākamais cikls augustā, līdz tam gan var sagatavoties, bet atkal uz to pirmo nevar. Un tad vienkārši man ir jautājums, ja Sito Alonso paliek, tad kas notiek? Jo principā, kā es redzu, aizvedot 2 taktiski atšķirīgus logus, tur ir jāsāk no sākuma, manuprāt. Tā kā jāsāk no baltas lapas, jo šobrīd spēlētājiem potenciāli, es neesmu nevienam to prasījis, bet potenciāli varētu būt, it īpaši tiem, kas ir bijuši abos logos, potenciāli galvā var vienkārši būt putra. Tā kā, kas notiek? Vai mēs daram to, vai mēs daram šo? Un ir vienkārši daudz jautājumu. Un tad, kad bija treneris Bankī, viņš visu laiku runāja par identitāti, tad šobrīd izskatās, ka nav tādas konkrētas identitātes. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Un tāpēc man liekas, ka tas arī ir vēl viens arguments, ka ja treneris Alonso tik ātri atteicās no tās savas identitātes, ar ko viņš te nāca un mēģināja pielietot, un tas viņam neizdevās, un viņš tik ātri atteicās no tā, tad es arī domāju, ka šajā brīdī viņš pats nav komfortablā zonā. Viņš pats šobrīd varbūt nav savā komforta zonā un nejūt sērti arī vadīt to Latvijas izlasi. Varbūt, ka tas ir apusēji pat izdevīgi, ka šajā brīdī, jo es nezinu, vai Alonso CV, labi, es nezinu, cik tur CV viņam var kaut ko nozīmēt, ka viņš jau Latvijas izlasi nav ticis kaut kur, bet arī ne tāds pozitīvākais ieraksts. Es nezinu, vai viņš par to domā vai par to nedomā, bet kaut kā varbūt var to pavērst arī uz to pusi, ka tas ir izdevīgi ne tikai vienai, bet abām pusēm, ka varbūt tā sadarbība ir jābeidz laicīgi, pirms te vēl kaut kāda lielāka poda ir sagāsti. Jā, nezinu, grūti, man liekas, sagāst lielākus podus. Man šķiet, ka brīdī, kad mums ir jāspēlē tiešām savs latviešu basītis, kur treneris Bankī, mēs negribot atgriežamies pie tā trenera Bankī, tāpēc, ka viņš mums bija iepriekš, un mēs ar viņu sasniedzām lielākos rezultātus. Skaidrs, ka tur tās beigas varbūt bija citādākas, un visi pierada, un varbūt tas bija kaut kāds faktors. Bet tas, man liekas, ļoti interesanti vispār redzot kaut kādus komentārus vai klausoties kaut kādus viedokļus, ka, es nezinu, kaut vai zem tā paša sporta centra Facebook ierakstiem, ka vienkārši cilvēki gaida atpakaļ Bankī, bet tie visbiežāk ir tie paši cilvēki, kas kopš olimpiskās kvalifikācijas viņi tur ar sūdiem nomētāji. Tāpat bija ar Bagātski. Jā, bet tas vienkārši mūsu sabiedrības daba ir drausmīga. Visu cilvēku, ne tikai Latvijas sabiedrības. Bet tad, manuprāt, tā atšķirība, ka treneris Bankī, viņš vilka ārā labākās īpašības no tiem spēlētājiem, ko viņš uzskatīja, kas ir tie viņa karēvi. Viņš varbūt neaicināja tur Bloomberg, neaicināja tur ar Pasečniku, viņam tur nesagāja, vai vēl kādu, bet tos, ko viņš aicināja, viņš no tiem vilka ārā tur labāko to viņu versiju. Un šeit es redzu, ka tie spēlētāji mazliet kaut kā tiek lausti kaut kādā citā lietā, darīt kaut ko citu, nekā viņu labākās versijas. Kaut kādā atsevišķi varbūt spēlētāji. Un man liekas, ka šajā brīdī, kad nav šīs sagatavošanās, laika, tad mums lielākā un labākā iespēja ir spēlēt to savu basīti, tās mūsu spēlētāju labākās īpašības likt ārā, spēlēt latviešu basketbolu vislabāk, bet mēs to nespējam nodemonstrēt šajā brīdī. Un tāpēc, es domāju, ka
latviešu treneris, kurš vislabāk ir jau strādājis iepriekš, pie treneru bankī, piemēram, var pārņemt to pašu sistēmu, kurš pazīst Latvijas spēlētājus vairāk nekā tikai tos, ko viņam atsūta, un tur, liek paskatīties, bet ka viņš pats ir pasakojis un pats zina tos spēlētāju profilus, un arī tie spēlētāji zina treneri, tad tā ir, manuprāt, tas ir tas īstais ceļš, ko iet, un to es jau teicu iepriekš, un es pie šī, diemžēl, pēc šiem 2 logiem tikai varu, turēties pie šīs pārliecības. Mums ir vajadzīgs savējais treneris. Savējais treneris, bet vēl viena lieta, piemēram, arī par šo te spēlētāju pazīšanu un sakošanu līdzi. Es nezinu, kā tas notiek šobrīd, bet es zinu, ka pie treneru bankī bija cilvēks, kurš bija ārpus izlases stafa, kurš, principā, katru nedēļu apkopoja visu latviešu iespēto. Es nezinu, cik tālu tas gāja, vai tas tiešām gāja tur arī līdz Itālijas B sērijai un 4. un 5. līgām, bet tā, ka tiešām tika apkopots visu latviešu iespētais. Un tas arī tika sūtīts e-pastos visiem treneriem, un es saprotu, ka banki arī ar to aktīvi iepazinās un sekoja līdzi. Es domāju, ka tā arī ir tāda nianses tomēr arī. Nē, es domāju, ka tā atšķirība starp šiem 2 treneriem ir tā, kas jau mūsu podkāstā izskanēja vienā no intervijām, ka treneris bankī ir CEO, viņš ir vadītājs, viņš ir lielās bildes, un mēs to tagad brīnišķīgi redzam, tie, kas pasako līdzi Itālijas basītim un tai viņa publiskai komunikācijai. Viņš ir tā kā šobrīd viņš ir Itālijas, iepriekš viņš bija Latvijas basketbola, tāds tā kā... Izpildu direktors. Tāds vizionārs, viņš tā skatījās, viņš mēģināja ieviest kaut kādu to savu vispār skatījumu, vai nevis savu, bet viņš tā kā, aptvēra visu kopumu. Un treneris Alonso savukārt ir treneris. Un tā ir tā lielākā atšķirība šajā brīdī, un treneris, kuram ir sava konkrēta sistēma, ar ko viņš ir spējis sasniegt rezultātu, un viņš labi strādājas Spānijas klubos, ārzemēs ne, pagaidām. Un tā ir tā atšķirība. Vēl viena lieta, ko mēs nepieminējām, kas, manuprāt, arī ir, ko es nedzirdēju nevienā no šiem 3 vai 4 podkāstiem, cik es tur klausījos, kas, manuprāt, arī ir fundamentāli nepareizi, ņemot vērā vispār kaut kādu izlases priekšvēsturi, kaut vai darbu iepriekšējā treneru vadībā, un vēl ņemot vērā arī to, ka kopumā, man liekas, tāda kopējā doma, kas nākusi arī no galvenā trenera, ir tāda, ka mēs nevaram pilnībā atteikties no treneru banki idejām, bet mums tā kā ir jāievieš arī Sito Alonso idejas. Tad, manuprāt, tā fundamentālā kļūda šajā visā, kas varbūt nav nemaz pat tik būtiski, ir tas, ka Artūrs Visockis-Rubens nav pirmais asistents. Un to mēs redzējām arī, piemēram, iepriekš, kad es to redzēju FIBA mājaslapā, man likās, ka tā varbūt ir kaut kāda kļūda, bet tad, kad viņš tika izraidīts ar 2 tehniskajām piezīmēm, Roberts Štelmachers kļuva par galveno treneri. Tas nav nekas pret Robertu, visu cieņu viņam, bet man vienkārši liekas tādā pēctecības vārdā, ka mēs varam tos pārējos trenerus dalīt kaut kā, bet ka Artūrs Visockis-Rubens, viņam tomēr vajadzētu būt to pussolīt priekšā. Es nezinu, kā tur ikdienā, viņi jau tur tā nedalās ikdienā droši vien, bet nē. Droši vien, jā, bet es, tik un tādā hierarhijā, man liekas, es nezinu, man laikam neuzrunā tas vēstījums, ko šis te nodod. Ok, atkal pie ezotērikas atgriežamies. Jā. Nē, diezgan daudz, kas, man liekas, ir ezotērikā balstīts arī tā iemesla dēļ, ka, piemēram, es sportcentrā rakstīju iemet acis sinerģijā, tur nebija tā, ka tur kaut kas tik krasi izceltos, kāpēc mēs bijām tik ļoti sliktāki. Bija kaut kādas lietas labākas, kaut kādas sliktākas, bet tā, ka kaut kā, neskaitot atlākšās bumbas, viena konkrēta, pat diezgan sarežģīta tādu izvilkt, uz kuru mēs varam tiešām tā kā apgalvot, ka šis ir tas iemesls, kāpēc mēs zaudējām. Bet es domāju, ka par tiem treneriem pabeidzot, mēs jau redzējām pirmajā sabraukumā, to, ka es gribētu teikt, ka no bankī pats fundamentālākais no bankī netika paņemts aizsardzība. Mēs pilnīgi kaut ko citu mēģinājām.
Pilnīgi. Tā kā tur jau tajā brīdī tas varbūt skanēja kaut kur publiski, ka tam tā vajadzētu notikt, ka tur tai pēctecībai jābūt, bet realitātē jau tas uzreiz pirmajā logā nebija. Un tādā ļoti svarīgā elementā basketbolā kā aizsardzības sistēmā. It kā jā, bet no otras puses basketbolu spēlē divos galos. Es varbūt... Un tāpēc man šķiet, ka tu biji pārāk ieciklējies uz to, kuram ir jāsada Loits un Poņītka. Tāpēc mums jāspēlē basīts abos galos. Un beigās mēs redzējām, it kā jau mēs arī tajā pirmā spēlē tur sametām tos punktiņus, bet lielā mērā pateicoties uz precizitāti tālmetienos. Īstenībā, starp citu, vēl viens punkts, ko laivā pēc spēles Freims teica, ka viņš, viņam Roberts Blumbergs ir mīkla, bet Latvijas basketbola mīkla, un viņš nezina, bet man liekas, ka tie Steinberga punkti pirmajā spēlē tikpat labi varēja būt Blumberga punkti. Vienkārši Steinbergs bija laukumā pamat pieciniekā, un viņš nonāca tajās metienu pozīcijās, tos metienus realizēja, tikpat labi tajās pozīcijās varēja būt Blumbergs un realizēt tos metienus, un otrajā spēlē viņš arī realizēja metienus. Bet zini, ko tas nozīmē? Vadoties pēc tādas iepriekšējās pieredzes, atkal drusku pieskarsimies ezotērikai. Latvijas basketbolā ir dziļums. Nē, tas ir skaidrs, bet to, ka tad, kad mēs analizējām pirmo spēli pret Nīderlandi, Freimim nosacīt mīkla vai jautājumu, viņam bija par Mārtu Steinbergu. Tad jūlijā noperformē. Jā, jūlijā gaidām Blumbergu. Tā kā, labi, tas ir, protams, ar tādu humoru piesitienu. Ko mēs gaidām jūlijā no šiem spēlētājiem? Un vai no tiem, kas nebija? Mēs Andžēju sagaidām, ka viņš būs izlasē? Drīzāk nē, laikam. Jautājums vispār, kas ir? Viņš nebija šoreiz. Es sapratu, ka bija neliela mikrotrauma. Ok. Bet jā, arī nevar būt pilnīgi konkrēti. Ko mēs sagaidām? Nē, droši vien. Mēs sagaidām klāt 4 spēlētājs no Eirolīgas. Par Kristapu mēs nevaram, protams, galvot neko. Kārļa Šiliņa performance šajās spēlēs. Kāpēc, tavuprāt, neizdevās viņam tādu savu labāko basīti parādīt? Kāpēc neizdevās? Īstenībā labs jautājums. Jā. Mēs runājam par tām short roll situācijām. Man laikam bišķi krīt acīs tas, ka varbūt garie spēlētāji reizēm pārāk mērķtiecīgi meklē tās piespēles short rollā. Ir pat pierasts redzēt, ka Kārlim ir tas tāds push tipa, tāds floaterīšu metiens, un gana labs, viņš to ir iepriekš daudz izmantojis, un ja man atmiņa neviļ, tad mēs praktiski neko neredzējām no tā. Un tā vietā bija arī, man liekas, viņam pāris kļūdas tieši short rollā, un es nezinu, arī varbūt laikam līdzīgi, kā Zorikam, atkal jāpieskarās ezotērikai, kas laikam ir mūsu šīs epizodes vārds, ka varbūt arī vēl nav atguvis to kaut kādu pilnvērtīgo pārliecību tajā Klaipēdā, jo tur arī ir bijušās labākas spēles ar sliktākām spēlēm, bet tomēr tā sezonas līdz šim lielākā daļa viņam ir bijusi noteikti ar negatīvu piesitienu, ko viņš noteikti pats arī atzīst un saprot, un vēl tur bija arī tā ceļgala lieta nedaudz. Jā, man tagad, tu man nostādīji tādā interesantā situācijā, man pat nav tādas konkrētas atbildes, bet es saku, tas, kas man nāk prātā, bija tas, ka no tā short roll, tagad, ja es galvā vizualizēju kaut kādas tās epizodes, man prātā nāk tikai, man liekas, viņam viena kļūda short rollā, un prātā nāk tikai tas, ka ļoti uzskatām tika meklēti tie kati pa gala līniju, vai arī kaut kur attiecīgi ārā izmest no šī short roll, bet nebija tieši varbūt tā noslēguma fāze no paša garā spēlētāja. Ka varbūt, es nezinu, tas kaut kāds uzstādījums vai izanalizēts bija, ka, piemēram, nezinu, kas tur paliek apakšā, piemēram, tur tajā 3-2 vai 4-3 vai 2-1 situācijā, ka, piemēram, paliek Olēničaks, tad viņš kaut kā, es nezinu, lec uz bumbu, un ka tev tad obligāti ir tas, ka tā piespēle jādod, jo tev tur ir brīvs katers vai vienalga, vai dankers, vienalga kā. Tu jau spēlē basīt, tu jau skaties situācijas, tu jau rēģē uz notikumiem laukumā un tad nolas to situāciju. Tā vajadzētu būt, bet nevienmēr tā notiek.
Bet tāpēc es saku, varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc Kārlis arī nejūtās komfortā šajā sistēmā. Es varu tikai iedot piemēru. Man šajā sezonā ir gadījies komentēt Madrids Reāli, kaut kāds, 5 spēles varētu būt. Nu, un tā kā Usmans Garūba, piemēram, shortrollā ir, vai nu viņš ir ļoti labs, vai nu viņš ir vienkārši katastrofāls. Un tur arī tu redzi, kāpēc viņš, piemēram, nevarēja noturēties NBA, jo tas tāds decision making viņam bieži vien ir interesants. Un viņš ir viens no tiem piemēriem, kādēļ man liekas, ka varbūt arī tev jau ir kaut kā pirms spēles ieprogrammēts, ka kur tu katru reizi dabū shortrollā un ka neatkarīgi no situācijas tu mēģini atrast to piespēli. Un te man arī drusku bija līdzīga sajūta ar Latvijas izlasi, ka, piemēram, bija pat tās situācijas, kur tas garais tik ļoti pat neizlec varbūt virsū, bet tāpat tiek Jā, un tāpēc es saku, ka varbūt skaidrs, ka basketbolam vajadzētu būt tādam, kas ir tā kā uz situāciju lasīšanu, uz lēmumu pieņemšanu, bet tie lēmumi izskatījās tādi ieprogrammētāki, ka varbūt ir bijis skaidrs, ka mēs to nezinām un mēs to noteikti potenciāli neuzzināsim, bet ka ir liels uzsvars bijis tieši uz to, ka ir jāmeklē tā piespēle un kaut kur ierobežots tas garā spēlētāji kaut kāds metiens, kur, manuprāt, no gariem spēlētājiem Kārlis pavisam noteikti no tādām short-roll pozīcijām, tur kaut kur ap sodu metienu līniju, kaut kur vēl bišķi zemāk, varbūt viņš noteikti var uzbrukt labi un viņš var uzbrukt ļoti produktīvi no tām pozīcijām. Nu labi, kā mēs te šo varam nopaļot? Nu, man ir jautājums vienkārši tev, vai mēs skaram NCAA tēmu šodien, jo... Ieskaramies. Okay, jo man vienkārši bija ideja vēl paust savu nepopulāro viedokli. Paudz. Es arī to čatā rakstīju. Es reāli laikam sliecos naturalizācijas virzienā. Un tas ir tā kā fundamentāli. Tādai lietai nevajadzētu pastāvēt. Un es esmu pret, bet to vienkārši pieļauj spēles noteikumi. To dara pilnīgi visi. Nu, ne visi, ne pilnīgi visi, bet lielākā daļa. Un šeit es atsaukšos uz mūsu čatu, kur arī jūs varat pievienoties vai nu spiežot uz linku aprakstā vai noskanējot kvadrātkodu, kas ir pieejams. Tad mūsu čatā izskanēja ideja, ka aiziet naturalizējumu, bet lai šis naturalizētais spēlē tikai pret komandām, kur arī ir naturalizēti. Respektīvi, ja mēs spēlējam ar man likās vienkārši interesants pieejams. Ja mēs spēlējam ar Lietuvu vai Igauniju, tad kur naturalizētais ir malā. Ja mēs spēlējam ar Poliju, lūdzu, naturalizētais laukumā. Ja mēs spēlējam ar Lietuvu, tad mums ir tad mums Benjijs drīkst spēlēt. Nē, es domāju tādus tādu reāli naturalizēto kā Lloydu. Benjijs jau tomēr, tur ir pamats, viņam ir māte Latvijā. Tas ir normāli, tas ir pieņemami. Tas pats arī Buzelim un tā tālāk. Pofika, tur Brazdeiķis jau tur 18 gadus dzīvo Kaunijā un lietuviešu valodu vēl nav īsti iemācījies līdz galam, bet labi, tas cits stāsts, un es arī bišķi pārspīlēju. Man kopumā viņš vienkārši ļoti nepatīkams spēlētājs šķiet, bet labi, tas ir cits lietas. Es vienkārši neredzu viņu vērtību, bet ok. Jā, un to dara pilnīgi visi. Un mēs kaut kādā mērā šaujam sev kājā ar to, ka mēs nozogam sev šo iespēju. Un te atkal, man liekas, man ir grūti ļoti šobrīd izteikties, jo tā, lai cilvēki arī saprot, ka kopumā es esmu pret to un tam nevajadzētu būt, bet vienkārši spēles noteikumi ir tādi, kas to pieļauj. Un to komandas sāk darīt arvien vairāk un vairāk. Un vēl pat pavisam nesen, man liekas, pirms iepriekšējā Eirobasket, ne tā, kas bija, bet vēl pirms iepriekšējā, pat tad, kad Spānija naturalizēja Lorenzo Braunu, ka es, man liekas, pat kaut kur Twitterī lasīju, ka FIBAs gaiteņos jau varētu tikt pacelts jautājums par 2 naturalizētajiem spēlētājiem, tas būtu pilnīgākais vājprāts. Un mēs jau šobrīd par vienu cīnamies un esam pret to, jo es mēģināju izdomāt kaut kādu ekvivalentu salīdzinājumu. Tad Slovēnija ir pasaules čempioni. Jā, apmēram. Un es mēģināju izdomāt kaut kādu ekvivalentu piemēru. Un tas, kas laikam labākais, kas man ienāca prātā, ir, ka, piemēram, es nesekoju pārāk daudz, bet es zinu, ka Formulā 1 katru gadu ir dažādi noteikumi, pielāgojumi, izmaiņas tur dzinējiem, bla, 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 un ļoti daudz kaut kādu tehnisko specifikāciju.
Un tad tev ir, piemēram, jauns dzinējs, tu esi tur McLaren pilots, jūs ar McLaren laižat ar jaunajiem dzinējiem, viss ir super, un tad tu esi tāds vecais konservatīvais itāls Ferrari, kurš saka, nē, mums labāk patīk tie vecie dzinēji, un mēs mēģināsim ar tiem vinnēt. Nu, un cik es esmu sapratis no F1, tad ļoti liela daļa no taviem panākumiem ir tas vienkārši, cik tev ātri tā formula ir. Nu, un tad, ja tu brauc ar vecu dzinēju, tad tev nevar fiziski, laikam, būt ātra formula, jo potenciāli tie jaunie dzinēji ir ātrāki, labāki. Un kaut kā tā, un es saku, es vēl, piemēram, tad, kad bija vēl spēles pret Bulgāriju, es biju kategoriski pret to. Bet vienkārši laiks iet uz priekšu un vairāk sanāk par to domāt. Un, kas interesanti arī tajos podkastos, ko es klausījos, arvien vairāk cilvēku sāka sliekties tajā virzienā, un arī tā argumentācija, cik es dzirdēju, bija līdzīga kā man, ka noteikumi to pieļauj, un tad kaut kādā mērā ir negluži muļķīgi izmantot, bet ja mēs no tā ciešam, tad varbūt vajadzētu arī pamēģināt. Ko es vēl gribēju teikt šajā sakarā, piemēram, mums nav obligāti jāiet tur, varbūt pēc Maika Džeimsa. Mēs varam atrast kādu spēlētāju, varbūt, kurš ir Latvijā. Ja? Nē. Tas piemērs, kas man nāca prātā, piemēram, James Batemans. Šis tavs lēmums, tavs viedoklis kļūst vēl nepopulārāks šajā brīdī. Bet, tu domā, ka ir jāņem Maiks Džeims, ja naturalizē? Tā kā Eirolīgas top aizsargs? Tātad, manuprāt, kā tev nebija tāda spēcīga viedokļa treneru jautājumā, man nav spēcīga viedokļa šajā jautājumā. Es piekrītu tam, ko tu saki, ka es uzskatu, ka tā tam nevajadzētu būt, bet tai pašā laikā tā tas ir. Un mēs sev it kā šaujam kājā, neizmantojot šo iespēju, jo noteikumi ir vienādi visiem. Mēs paši esam izdomājuši, ka mēs šo noteikumu negribam ņemt vērā. Vai negribam likt lietā šo opciju. Skaidrs, ka tur būs kaut kādi patriotiskie virzieni un domas un pārdomas un idejas, un kas būs pret to vairāk. Tā pašā laikā, es domāju, ka tajā brīdī, ja mēs tiešām naturalizējot kādu spēlētāju sasniegtu tur medaļas kaut kādā no lieliem fórumiem, tad visi šie spēlētāji, kur tagad apgalvo, ka viņi nesakos Latvijas basketbolam, 95% no viņiem tāpat priecātos un sagaidītu pie brīvības pieminekļa visus spēlētājus. Tā kā tas ir tāds, tāda filozofiskās pārdomas. Plus, kas? Kāpēc es esmu varbūt pat vairāk liecos pret? Tāpēc, ka tas maksā naudu. Un, manuprāt, basketbola popularitāte Latvijā vēsturiski ir labā līmenī, un mums nav nepieciešams riskēt ar kāda nolīgšanu par lielu naudu, lai tur paceltu basketbola popularitāti, veicinātu tur iesaisti sporta veidā jauniešu un tam līdzīgi, jo mums tā iesaisti ir laba šobrīd tāpatās. Un tā nauda, ja tāda nauda parādās, tad viņa var būt daudz vērtīgāk izmantojama tieši ilgtermiņā, nevis kaut kādu īstermiņa lielās izlases mērķu sasniegšanā. Es arī aizdomājos par šo punktu, un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kas man tā kā attur sliekties par to naturalizāciju, bet es iespējams atradu potenciālu risinājumu. Sponsoru. Jā, reāli, individuālais sponsors. Nē, jo es piekrītu tam, ka ņemt, piemēram, naudu. Ņemsim par piemēru James Batemanu. Pagaidi, kāpēc, lai Basketbola savienības, kaut kāds tur menedžers vai es nezinu, kurš cilvēks ar to nodarbotos, filozofiski, kas viņam būtu pareizāk? Runāt ar sponsoru, individuālu sponsoru par kāda individuāla spēlētāja piesaistīšanu, naturalizēšanu, vai šīs naudas ieguldīšanu basketbolā ilgtermiņā? Bet ja piemēram, tev ir tas sponsors, kurš ir gatavs dot tikai tam, un es domāju, ka potenciāli kaut kas tāds ir iespējams, kuram neinteresē kuram interesē tikai sponsoru, tad ej pie Basketbola savienības un Saimas. Nē, es nemeklēšu. Jā, Saima ir nākamā lieta, kur arī noteikti nebūtu viegli to izbīdīt cauri, bet kopumā mums ir arī pēdējos gados pāris naturalizācijas piemēri, arī tagad Olimpiskajās spēlēs mūs pārstāvēja naturalizēti sportisti. Tur gan, protams, tā saistība ar valsti ir
tā saistība ar valsti ir arī lielāka, un es saprotu, ka arī šie konkrētie naturāli. Kanonam dodam Latvijas pilsonību. Būs mums aizsargs, peldošs aizsargs. Nē, es pat vienkārši James Batemans man ienāca kā pirmais piemērs prātā, jo viņš ir spēlētājs, kurš sasniedz augstu līmeni spēlēdams iepriekš Latvijas čempionātā, jo man gan liktos, ka iespējams pēc tā, ko mēs redzējām, ka mums vairāk vajadzētu garo spēlētāju. Kaut kādu 4. 5. numuru jaudīgi, piemēram. Nē, es gan tev nepiekrītu. Tad centru. Ārēji, ok. Respektīvi, jebkurā gadījumā tas ir vai nu 1, vai nu tas ir 5. Vingu mums. Arī galā mums ir pārprodukcija ar lieliem spēlētājiem. Mums nav mazo spēlētāju. Tādi izteikti centri, nepierādīja sevi. Nevajag izteikt centru. Ko tad mēs atkal mainīsim? Kaut kādu, nezinu, kādu serbu basketbolu lēno veco 90. Nē, tas būtu vienkārši veids, kā tu varbūt tiec pie tās sito sistēmas. Kādreiz tev ir tajā brīdī vajadzīgs, pagaidi, tad tu gribi jau tagad uz sito laiku jau viņu naturalizēt. Līdz jūlijam. Nē, tas ir vienkārši, tas vienkārši, man nav konkrēts tā kā laika loks. Es varu vienkārši jums, piemēram, sito paliek ilgtermiņā, un kur viņam vajag to kaut kādu vienu garo spēlētāju, piemēram, tur to pašu, nezinu, Keiku kaut kā atvilkt, teorētiski. Es neredzu, nē, tas ir super īstermiņa, tā ir tāda tikai tagad domāšana. Nē, es vispār, ja tu naturalizē, tad tu... Labi, pagaidi, bet tu domā, ka Jordans Lloyds ir baigais ilgtermiņa projekts Polijai? Es nedomāju, ka viņš kā sloters tur līdz 40 gadiem spēlēs. Polijai ir naturalizēti spēlētāji gadu no gada bijuši vienmēr. Tas ir viņu identitāte. Tāpat kā 20. Tu domā tā kā to naturalizētā spēlētāja pēctecība, ka visu laiku tiek naturalizēts, nevis uz vienu konkrētu logu, piemēram. Tā ir viņu, labi, un Polija ir, tu nevar salīdzināt vispār ekonomikas un tam līdzīgi, vai tur, tas ir cits jautājums vispār. Es neredzu to tā kā vienādības zīmes starp šiem. Es redzu pēc pozīcijām, ka mums vajadzētu ārējās līnijas spēlētāju, ja mēs naturalizētu kādu. Jo ekonomiskais pamatojums ir vēl viens. Manuprāt, mēs neesam šobrīd ekonomiski tik spēcīgi, lai to varētu atļauties, bet ir kaut kam jākāpj pāri. Un es saku, ja ir iespēja atrast kaut kādu individuālo sponsoru, kā to ir arī Latvijas klubi pierādījuši uz ārzemju spēlētājiem, tad es redzu, ka to var mēģināt izbīdīt cauri. Es domāju, ka tam nav jāmeklē sponsors. Ja kāds pats piesakās, tad tas varbūt ir cits jautājums, ko var izskatīt, bet tam nav jāmeklē sponsors. Jāmeklē sponsors ir Latvijas ilgtermiņam, Latvijas basketbola attīstībai ilgtermiņā. Ekscelences centram. Bet es saku, ka ja tev ir cilvēks, es nezinu. Tad viņam pašam jāpieskās. Tas nav jāmeklē. Nav jāmeklē kāds, kurš mums... Bet ja tu netīšām, piemēram, uzēj šo cilvēku kaut kādā tur saviesīgā pasākumā tikšanās laikā, tad tu nevari viņu uzrunāt un tu gaidīsi, kad viņš pats atsūtīs e-pastu. Kristiān, mēs tagad aizjām. Es vienkārši domāju, bet ja tev ir vienkārši tāda nepieciešamība un tu apzinies, ka tu nevari, piemēram, kur ir kaut kāds politiskais atbalsts, ir iespēja nonaturalizēt spēlētāju un tev ir pateikts, piemēram, es šeit zīmēju teorētiskas schēmas, ka tev ir, tu nedrīkst izmantot kaut kādu, jaunatnes basketbolam nepieciešamo finansējumu vai kaut ko tam, publisko finansējumu, ka tev jāatrod. Tad jau tu ej un meklē. Bet es nedomāju, ka ir pareizi vispār meklēt. Nav jāmeklē. Bet vai tas nav pareizāk, kā ņemt no kopējā katla šajā situācijā? Nevajag vispār. Vēl jau pārāk meklēt tam naudu. Tā kā mums nav šis... Par brīvu jau visticamāk neviens nespēlēs. Jā, tieši tā. Nē, labi, te mēs ejam bišķi tā kā uz āpuli, jo es saku, ka tas ir vienkārši tāds mans risinājums, kas būtu jādara, ja mēs nonākam līdz šeit naturalizācijai. Okay. Jā, mēs tad droši vien esam dažādās pusēs vispār par šo ideju. Es saku, ka nav jānaturalizē, tu arī it kā saka, ka jau nav, bet ja ir iespēja, tad daram. Nē, vienkārši fiziski ir tāda situācija, ka ja visi naturalizē, un ja mēs, piemēram, neizmantojam šo noteikumu, un tagad pēkšņi izdomāju, ka mums tas ir jādara, tev ir jāmaksā, tev nav variantu.
tur neviens neskrien pa brīvu. Un tad Ja man vienkārši risks. Nedod Dievs, tu vēl nesasniedz to rezultātu. Kāda iespēja, ka tu sasniedz rezultātu? Nē, tāds risks jau vienmēr pastāv. Nu, tu paskaties, ASV izlases naturalizēja Joelu Embiidu, un viņi gan arī neuzvarēja Parīzes spēles, ja tur Stefs Karijs nebūtu ieslēdzies. Nu, tā teorētiski. Neviens to viņam tur par Embiidu pēdējo, par kur tur kāds pieminēt naturalizācijas sakarā. Nē, bet fiziski tāds precedents bija. Nu, jā, bet ne jau viņiem kāds tur, kā saka, uz galvas liktu par to, ka viņi naturalizēja Embiidu un neuzvarēja. Nē, es tīri par to vienkārši, ka tu vari naturalizēt tā brīža pasaules top centru un tik un tā nesasniegt rezultātu. Cilvēki Eiropā par to pasmietos. Amerikā būtu kritika par Lebronu, Stefu un visiem citiem, ne jau par Embiidu. Nē, es vairāk vispār vienkārši runāju par faktu, ka tu vari naturalizēt potenciāli pat pasaules konkrēti top centru tajā brīdī, un ka tas tev var neatnest uzvaru. Jā. Neatkarīgi no tā, kas tev ir. Vēl viens iemesls to nedarīt. Nē, es tev vienkārši atbildēju par to, jo teicu, ka tas neko negarantē. Nu, tas ir fakts, ka tas neko negarantē, bet tev ir kaut kāda riska, tev ir jāuzņemās. Bet man tagad ir jautājums, mēs esam pāris stundai bišķīt, mēs ejam pie NCAA vai mēs gaidām turnīru? Nu, man ir aizdoms, ka tu nevēlēsies pie NCAA. Nē, man ir... Mēs varam beigās pieminēt to, ka playoff basketbols ir sācies, jo vakar Valmiera aizdīja Ziemeļlīgas playoff spēli un astotdaļfinālā atkal zaudēja poļiem latvieši. Varšavas Dziki zaudēja. Bet tu skatījies? Ar vienu aci. Man bija uzlikts fonā, bet man bija arī citas lietas, ko darīt. Es mazliet redzējām. Bet, ļoti atgādināja kaut kur reāli tādu Latvijas-Polijas otro spēli nedaudz. Nē, tā reāli tā stilistiski, tā kā Valmiera. Nē, nebija tik bezcerīga, bet tādā ziņā, ka Valmiera tā kā nāk atpakaļ, tiek līdz kaut kādai konkrēti, man liekas, -4 bija mazākais, kas bija otrajā puslaikā, un Latvija-Polija tur bija lielāks deficīts, bet ka neizdodas nevienā brīdī to pēdējo tādu, ka tu it kā pat notur aizsardzību, tev ir jāieliek vēl viens metiens, lai tas treneris pretinieki ņemtu to timeout, un tas nenotiek. Un tie kaut kādā veidā atgūstās un ieliek pretī. Un... Nē, tādā ziņā, jā, tā paralēli kaut kā. Tikai tādā ziņā, jā. Bet arī vēl viena paralēli tie džiki baigi lielie. Visi tādi labi ķermeņi te visās pozīcijās. Tā kā arī tāda interesanta paralēli. Nu, viņš bija Bens vai Benets. Vanderplas, viņš ir reāls skapīts. Jā, un viņš pat nenospēlēja tādu labāko savu spēli. Jā. Bet jā, Džeks, ko Zeļi gribēja pirms sezonas. Un Zeļiem nākamnedēļ ir savukārt pret Dāviju Geka, Tindastolu izbraukums uz Islandi. Artūram Šenhofam negatīvas atmiņas noteikti nāk prātā. Viņš noteikti vēlas tās izdzēst nākamnedēļ no Islandes. Tu atceries, vai tu zini, kurā datumā bija tā spēle? 11. Jo tur vienkārši Zeļiem tad sanāk nenormāli saspringtas sezonas beigas, jo arī tad, kad mēs vienkārši likām šo te kalendāru mūsējo kopā, un 14. martā ar 6 spēlēm noslēdzās Latvijas-Igaunijas līgas sezona, un Zeļiem, man liekas, tur ir vairākas vēl spēles. Jā, viņiem tagad būs nedēļas laikā no sestdienas līdz sestdienai būs 4 spēles. Un sanāk 7. martā Zeļi uzņems Pērnavu sestdien, tad 11. ir Islande, kuras pieļauj, ka 10. marts ir vēlākais, kad tu lido uz turieni, pēc tam 13. Tas ir 2 dienas vēlāk, un mazāk nekā 48 stundas vēlāk no Islandes tev ir jānonāk Keilā, kur tu spēlē viesos pret Keilu Kulbetu, un dienu vēlāk tu spēlē mājās pret Vīmsiem. Tā kā, un tas, kas? Wow, nopietni, jā, pēc Keilas nākamajā dienā uzreiz ar Vīmsi un vēl mājās, nevis turpat Igaunijā. Jā, es klausījos ūdenszeļus. Tā ir tā labdarības spēle. Jā, es klausījos ūdenszeļus, un tad tur buļs bija neapmierināts, ka Keila atteicās pārcelt vai kaut kā tam līdzīgi. Līdzīgi, man liekas, Vefam bija pagājušajā sezonā, kur viņi arī no viena diena spēlēja Keilā un nākamajā dienā spēlēja Ventspilī izbraukumā, ka tur tās pēdējās kalendāra tās lietas ir
visai tāds saspiests, bet katrā ziņā tas ir ļoti interesanti. Ja tu mērķē augstu, tad tu rēķinies ar to, ka tev var būt šādi, ja tu gribi spēlēt vairākos turnīros, tad tev ir jābūt tam gatavam arī ar savu sastāvu. Bet tas ir ļoti interesanti no turnīra tabulas tādas prizmas. Nu, tur nekas vēl nav skaidrs. Mums ir skaidrs tas, ka Tartu visticamāk, nevis visticamāk, bet atļaušos apgalvot, ka Tartu uzvar regulāro sezonu. Un pēc tam no 2. līdz 7. vietai, labi, Talteku varbūt mēs varam jau atskaitīt un ierindot 7. vietā, jo viņiem ir visvairāk spēļu aizvadīts, bet tur arī visādi var sagriezties. Nu, labi, teiksim, no 2. līdz 6. vietai tur var sagriezties tā, ka potenciāli arī Vefs var noslīdēt tur uz 6. vietu. Nu, jāpaskatās, kāds viņiem ir tas atsevišķs kalendārs. Tas regulārās sezonas finišs un līdzās vēl rekord arī tad Zeļiem tā spēle. Zeļi pēdējie paliek Eiropā no latviešiem. Tā kā viņi arī mērķē tomēr uzvarēt to Tindastolu. Lai gan, viegli nebūs. Tas ir viegli nebūs, jā. Maigi sakot, jā. Nu labi, tad šodien metam mieru, kur jūs augšā varat pievienoties caur kvadrātu kodu mūsu WhatsApp chatam. Tie, kas vēl to nav izdarījuši, un aprakstā ir gan uz WhatsApp chatu, gan tāpat uz mūsu Instagram kontu linki. Tā kā paldies visiem, kas skatījāties. Mēs ar Kristiānu atkal pēc nedēļas sarunāsimies par basīti. Šoreiz palika viena neizrunāta tēma, lai gan mums jau ir vēl viens parāds par Latvijas-Igaunijas līgu saistībā ar to. Tā kā tas arī mums vēl kaut kur būs jāiespiež. Katrā ziņā. Iespējams, pat nākamnedēļ būs aktuālāk par ASV studentu čempionātu parunāt, jo visiem latviešiem būs sākušies konferences turnīri. Šobrīd tikai vienam tāds ir sācies. Tā kā, čau, Andrej, un tiekamies ar jums klausītāji pēc nedēļas.